Čau, Gunter. Čau. Šodien parunāsim. Jā, varam. Mājas no koka. Tieši tā. Čau, draugi! Jauna diena, jauna epizode. Šodien mēs parunāsim ar būvnieku par māju. Un tāpēc es esmu viesos uzaicinājis Gunteru no Silstone. Gunter, pastāsti, māja no koka vai māja no betona? Nu, tas ir tāds jautājums, kur es pats visu laiku sev uzdodu, un īsts atbildes nav. Pa lielam tas ir katram jāizvēlās pašam, jā, bet es varbūt tomēr, par cik mēs ar koku nodarbojamies vairāk arī, tāpēc zinu vairāk par koku, un tad es, protams, izvēlos koku. Bet bieži vien klienti saka, ka es celšu no betona, tāpēc, ka koks nav ilgmūžīgs. Bet būtībā, tas jau taču ir muļķīgi. Koks, senākās ēkas koka Eiropā stāv 300 gadus jau. Ko es nezinu, mūsu klimata apstākļos betons arī sairst. Mums ir cik daudz sasalšanas cikli gadu laikā. Viss tiek iznīcināts. Tas ir koks, ja koks ventilējās, faktiski es teiktu, koks ir mūžīgs, ja viņš pareizi tiek iestrādāts pareizā vietā. Protams, ka visādas nianses tur vēl ir, Bet tad jau sanāk tā, ka tie 3 siventiņi tomēr maldās, jo var gan betonu, gan koku māju būvēt. 3 siventiņi taisīja priekš vilka. Neaizmirsīsim, ja mēs tagad būvēsim bunkuri, prasīs no kā bunkuri, viennozīmīgi dzelzbetons. Jā, protams. Jā. Bet tas nekad nebūs energoefektīvs. Nē, tur jau par to negāja runa. Jā. Mēs runājam par maigu māju un patīkam. Koks ir silts pats par sevi, viņš izstās silts, jā. Betons ir betons. Bet būtībā, kā tev šķiet, kā ir labāk? Teiksim tā, mēs veidojam patreiz šo podcastu sezonu par to, kad ir process no A līdz Z. Pirmais bija projektētājs, otrais es uzaicināts tu kā māju būvnieks. Kā tev šķiet, kā būtu pareizāk? Vai mēs izstrādājam jau pilnībā projektu un tikai pēc tam iesaistam būvnieku, vai tomēr tā ir miedarbība, kad ir izvēlēts projektētājs, bet arī jau iesaistās būvnieks, lai process nepalaistu kāds garām? Grūti pateikt. Tas, protams, ideāli būtu visiem kopā to darīt, jā? Nododot savu zināšanas vienam otram un papildinot, bet bieži jau tā nenotiek. Kaut gan pēdējie projekti mums tā arī ir sanākuši, ka ir klients, kas atnāk pie mums, mēs saprotam, ko viņš vēlās, kaut vai viņš meklē internetā kaut kādā Pinterestā vai ko viņš vispār, kā tam jāizskatās. Tā mēs viņam mēģinām uzzīmēt, vai viņš pats uzzīmē to plānojumu, kādu viņš vēlās, un tad, kad tas apmēram ir saprasts tīri tehniski, kā mēs to varam arī realizēt, visas tās pārsegumus, un tad mums ir arhitekti, ko mēs viņam varam ieteikt, un tad tie arhitekti savukārt ņem to visu materiālu savās rokās un uztais projektu, un projekts jau vairāk ir priekš tādas mājas nodošanai un tā tālāk. Protams, mēs būvējam pēc tā projekta arī. Bet tajā projektā jau ir ieliktas mūsu, idejas, jā, ar ko mēs strādājam. Būtībā projektētājs vienkārši apskatās, vai tur nav kaut kādas sarkanās līnijas vai kaut kas tāds. Jā, līnijas, vai tur ir, koridors pietiekoši plašs, vai tās visas durvis var atvērt, jo, mēs tur neiedziļinamies tādās lietās būtiski, jā, jo, galvenais ir tās istabas izmērs, jā, tur viņš arī var pielabot, jā, lai būtu ērti dzīvot, jā. Ir jau kaut kādas nianses, ko mēs esam mācījušies pēc saviem projektiem, ko esam būvējuši. Tīri, savus māju būvēju un vēl tur, saviem radiniekiem arī uzzīmēju to māju, tā kā es redzu un faktiski tur sanās copy-paste uztaisīju projektu, jā. Un pēc tam tajā mājā tas ir retais gadījums, ka es to māju pēc tam varu pētīt, jā. Jo parasti mēs uzbūvējam un aizbraucam prom. Tur es savukārt braucu ciemos, dzeru kafiju, staigāju un šitas stūris man nepatīk, jā, bet, diemžēl, tas ir diezgan reti, jā, jo mēs uzbūvējam, tas cilvēks pēc tam tur dzīvo. Viņš jau nesūdzās, jā, viss jau ir normāli, jā, bet, protams, ka vienmēr var kaut ko uzlabot, jā, nākošajā projektā, piemēram. Man ir jautājums saistībā ar mūsu specifiku. Kā tagad ir cilvēki pārsvarā? Viņi izvēlās jau nevis apkurs risinājumu, bet tieši apkurs izdalīšanas risinājumu. Pārsvarā jau iet siltās grīdas vai vēl joprojām parādās vēl radiatori? Grūti pateikt. Es Silstone, kas
mēs strādājam tajā nišā vai tiem cilvēkiem, kur pārsvarā mums ir tās siltās grīdas, ja tas ir vienkārši. Tas ir salīdzinoši vienkārši. Un arī efektīvi uzreiz. Un efektīvi, jā. Es pieļauju, ka, ja mēs būvētu kaut kur, nezinu, Vecrīgā vai kaut ko atjaunot vecas mājas, tā tālāk, tur būtu kaut kas cits, ja tur vienkārši vēsturiski tur tie radiatori bijuši un radiatori ļoti smuki, visādi dizainiski, tagad arī elementi, kā, tas iespējams, ka ir celtnieki, kas strādā tikai ar radiatoriem, ja, tāpēc, ka viņi konkrētajā vietā būvē, tur arhitektūras stils tāds un tā tālāk. Mēs tomēr tāds koka privāta māja, ja, kur viss jātais vienkārši, ja, kad atnākot mājās, tev nav jādomā, ka tagad tev jāskrien uz pagrabu, jāieslēdz katls, jāatgriež ventīļi, un tad tu vari iet tālāk, ja tur vilkt nost kurtku, piemēram. Mājā jābūt tādai, kurai tu ienākot par to nedomā, tu domā par savām lietām. Jā. Tas nozīmē arī, ka visdrīzāk jau bieži vien siltumsūknis mums ir noteikti uzstādīts. Jā, kopš es iepazinos ar siltumsūkņiem, patiesībā man jau liekas, ka tas ir pats vienkāršākais un arī lētākais, teiksim, beigās eksploatācijā. Par lētumu bieži vien tur diskusijas ir, bet jā, es tev pilnīgi piekrītu, kad ir stipri mazāk jāiesaistās visādos procesos, vieglāk saskaņojums un tā tālāk. Līdz šim jau bija tas uzskats, teiksim, gadus 10, 15 atpakaļ, ka nekas nav labāks par gāzi. Bet iemesls ir viens, tāpēc, ka gāzē neko nevajag darīt. Tieši tas pats, kas siltumsūknim, ja? Tikai tur ir gāze, kur brīžam nāk no Krievijas vai no kurienes un tās cenas lēkā un tā tālāk. Siltumsūknis tas ir apmēram tas pats, ja? Tikai mums nevajag to gāzi, ja? Tas arī visu, un elektrība mums te tā kā pagaidām pietiek. Kad es nāku pie jums, vai nu man ir izstrādāts projekts, vai nu es esmu projektēšanas stadijā, ir kaut kādi konkrētas lietas, kas man jāņem vērā, jādod jums jau kaut kāds savs feedbacks, nezinu, vai ka man ir 3 bērni un tāpēc man ir tur tās izvietojumi, es gribu tādu vai tur nezinu, kas ir tas iztiks minimums, ar ko man būtu jānāk pie tevis kā pie klienta un jāpastāst, teiksim tā, ko es vēlos. Jā, par bērniem es tur palīdzēt nevaru, varbūt, bet, kas attiecās uz tām telpām, vismaz jāsaprot, cik telpas vajadzīgs, kaut gan tas vairāk tomēr būtu arhitektam. Tā kā, ja? Es parasti cenšos izspiest no tā klienta, lai viņš uzzīmē kaut vai uz rūtiņa lapas, ja? Kā viņš redz, kaut vai viņam pilnīgi nepareizi, bet kā viņš redz to savu māju. Es redzu, ka tur viņš ir uzzīmējis, teiksim, poliklīniku, ja? Kur ir koridors un istabas pa malām vai ofisi. Ja? Es saku, ka varbūt tās kaut ko citu, ja? Bet pa lielam jau tie cilvēki saprot, ļoti daudz internetā ir paraugi. Ja? Es domāju, ka tas ir pats vienkāršākais veids, kā atrast to plānojumu internetā, kurš liekas pieņemams, un tad mainam, teiksim, šī istaba galīgi tur neder, man viņu vajag otrā pusē. Ja? Tad mēs viņu saliekam kaut vai tajā pašā autokadā, kā tas varētu izstīties, un tā kā tas pats ceļš ir tālāk pie arhitekta, kurš tad tur vēl pielabo no savas puses, kurš saprot, kā tam jābūt, lai tu tur var ieiet, lai tu, teiksim, neskrien uz galdu virsū, lai tur paiet garām kaut kam. Tad arī top tas projekts. Tā kā jūs pārsvarā jau jaunbūs taisat no koka karkasa, tad man ir jautājums, bieži vien parādās klientam termiņi, aptuveni. Projekts jau mums ir, jā, tur būvvalde ir atļāvusi aptuvenais termiņš. Viņš, protams, staigā, bet un atkarīgs no finansējuma, vai tas ir tavs vai bankas, jā, bet termiņš, jā, bieži vien atkarīgs tieši no tā finansējuma. Es uzskatu, ka māja pa gadu ir jāuzbūvē, jā. Tā, teiksim, no 8 mēneši līdz gads un pāris. Viss atkarīgs arī no kvadratūras, protams, jā, bet mēs ļoti lielos projektos nelienam iekšā. Tagad vispār jau būvē, teiksim, pat no 50 līdz kaut kādi 150 kvadrātmetri, tas ir tas, kas ir ļoti optimāli, jā, līdz 200 var būt, jā, ja mēs tur vēl garāžu skaitām vai kaut ko. Bet, termiņš ir gads pa lielām mājai, un ja kāds stāsta, kad var uzbūvēt pa 3 mēnešiem, tad tādā gadījumā vajadzīgs gads, lai sagatavotos. Jā, vai jābūt nenormāli daudz iesaistītajām personām. Nebūs. Kam to vajag, jā? Kas ir izteikt gaidīs un skries uz šeien, jā, cik viņš ir gatavs par to maksāt, jā. Tāpēc saka tas gads un plus mīnus. Un kā tev ir bijis, ja ir izstrādāts jau projekts un, teiksim, pareizāk sakot, ja ir slikti izstrādāts projekts,
ko mēs varam, vai ir nācies pārbūvēt viņu, vai pārprojektēt, vai kā tas veidojās, teiksim tā, vai šāda pieredze ir bijusi? Projekts, ja viņš ir, tas ir vienkārši, nezinu, no kurienes dabūts, un mēs jau, ko mēs tur daudz pārbūvēsim, mēs jau būvējam pēc tā projekta, jā, bet tā, kad mēs vienā brīdī ejam kaut kādā tupikā, jā, tad skatāmies, kā, un beigās jau tas projekts tāds ir, kāds viņš tur ir, viņš tik un tā ir jāpārstrādā, ja tas klients pirms tam ir gribējis ietaupīt uz to, ka tas ir kaut kāds projekts, kas, gatavs projekts pieņemsim. Es nesaku, ka viņi visi slikti, jā, bet, gadās, un tad beigās viņš tāpat viņu pārtais, jā, un viņš samaksā to summu, kad būtu jāsamaksā par jaunu projektu. Jā. Protams, mēs viņu pielabojam, bet tas ir grūti, tas ka ir laikietilpīgi, jā, tas ir neizdevīgi nevienam, jā, ne mums, ne arī kam klientam, jā, jo ir kaut kādas, teiksim, tāmas, pēc kuriem mēs vadamies, un mēs cenšamies viņās arī iekļauties, un kad tu redz, ka tu pie katra stūra tu apstājies, un tad vienkārši tas paliek neinteresanti. Jā, tad varbūt bieži vien labāk ir atkāpties vienu soli uz atpakaļ, izstrādāt pa jaunu to projektu. Jautājums, kurā brīdī tas klients to saprot, jā. Brīžam jau viņam, cilvēki dažādās vajadzības ar dažādas, mēģinam pielāgoties, bet, brīžam, jā, gadās. Jā, atgriežoties pie tām pašām jaunbūvēm, teiksim, tad, kad ja klients ir nācis pie jums, un viņš tā kā izvēlās to daļai pilno paketi, kā ir saistībā ar apkurs iekārtām? Tās tā kā mēģināt jūs viņam piemeklēt, vai jūs ņemat atsevišķi speciālistus, vai kā tas vispār notiek? Gribam saprast sākumā vispār, ko klients vēlās. Varbūt viņam ir kaut kādas idejas, varbūt viņš pēkšņi grib ogļu kaut kādu katlu, jā. Ja viņam vajag, tad vajag, jā. Mēs akceptējam, protams, mēs mēģinām viņam pārliecināt, bet ja nē, tad nē. Bet lielam, mēs iesakam to siltumsūkni, tas ir visvienkāršākais variants, gan mums, gan viņam, gan visiem, jā. Un, es nezinu, kas vēl tur tie granulu katli, jā, bet, tur tās granulas visu laiku jāber, jā. Siltumsūkni tas nav, un, mēs viņam to iesakam, un tālāk jau klientu paši izvēle, ko tā ir klients pats izvēlās, jā, mēs iesakam kompāniju, teiksim, jā, ar ko viņš aprunājās, un cik tas viņam izmaksās, un kāds efekts būs. Jo pa lielam tā apkure, es jau vienmēr tā brutāli sakot, jā, pie mums būvējot māju, cilvēki ļoti mīl tur stāstīt kādus tur katlus, kurš tur, tagad tie katli varbūt ir mazāk, tie siltumsūkņi, bet kādreiz bija tie katli, jā, viens par otru labāki, tur gāzes, tur un granulu un tā tālāk, un ieliek milzīgas naudas. Uzskatu tā, ka, principā, ja tā māja ir labi nosiltināta, tad ir pilnīgi vienalga, ko tu tur liec iekšā, jā, būs silti. Ja viņi nav nosiltināti, tad tu var likt jebko, jā, un tev būs varbūt arī silti, bet nezinās tās problēmas, kas notiek sienās iekšā. Visi tie kondensāti, kas rodās un tā tālāk. Un tas uzpeldēs pēc gadiem 20. Jā, Tieši tā. Ko, draugi? Vēlties mājas no koka. Jūs zinat ļoti labu uzstādītāju. Pats rekomendēju. Arī ar terasi viņš man palīdzēja. Droši dodieties pie uzņēmuma Silstone. Viņi nodrošinās patīkamu servisu par adekvātām cenām. Tiekamies jau nākamajā podkāstu epizodē.